trešā nedēļa. Šodien gāja ļoti sūdīgi. Es nezinu. Uz darbu. Viena lieta gan es pateikšu. Šeit rīti ir tik augsti. Nu tā kā ir reāli freezing. Rīti šeit ir tā kā ziemas rīti. Un man tagad ir šorti. Jo pēc tam man rāda, ka būs 27 grādi, bet ir tik augsti. Piecelties no rīta ar kaklu sāpošu, ūdens ļoti lēni atnāk silts, jo kaut boilers ir ēs. Un visur ir flīzes, vienkārši vajag šības iegādāties reāli. Nodrūmēja man dienu. Also, es paprasīju par brīvdienām, un man pateica, ka man ir 3. Ka man ir viena Ziemassvētkos un viena janvārī pirmajā brīvdiena. Pārējās dienas es nāku uz darbu visiem pus ķipa vacation, un ķipa es tad nāku viens, es tiešām nezinu, kas ir. Es joprojām nesaprotu, es ļoti ceru, esmu pārpratis. Netālu no mums atrodas baznīca, kuru sauc Makarena. Šovakar mēs gājām garām un nodomājām, laiks beidzot ir ieiet viņā un apskatīt, kas tad iekšā, kā viņi izskatās iekšā. Sveiki, šis sižets ir tieši tētim, jo tētis ļoti prasīja cenas, tātad āboli. Un reasonably dārgi. Eiro 99 kilogramā. Šeit ir 2 eiro kilogramā. Vai 3 eiro kilogramā. Labi, pieņemsim, pasīsimies eļļu. 2,5. Nepērku par citēļi. Banāni eiro 3,5 kilogramā. Mandarīni 2,40. Viņam ir mandarīni vispār. Šeit ir melenes. 2,9. Ja godīgi. Visur ļoti augļi ļoti maz ir un visur ir dārgi. Un es pagaršoju uz vienas kūciņas. Tās melenes viņam likās ļoti tādas plastiskas. Mēs vispār nevar salīdzināt ar krūmmelenēm no Latvijas. Tā bija krūmmelene. Man pietrūkst Latviju. Mēs kā viņam turnī augšā tagad. Šeit nav pakāpieni, šeit ir vienkārši rampa milzīga. tu gribi teikt? Ko? Es tikko biju tur, un tagad esmu šeit. Viena lieta gan es teikšu. Daži, kas atnāk ar tiem gidiem, viņi tiek tik nice vietiņās, nav godīgi. Kāpēc viņiem ir kaut kāda privilēģija? Nav godīgi. Izgājām visu baznīcu, katedrāli, Sevijas. Tu tā padomā,
Seviļa, nu tā kā apakšā Spānijai pilsēta, bet nu tāda baznīca viņai ir. Kā tev patika katedrāla? Man patika katedrāla, ka bija iespaidīgi. Viss ļoti zeltains, zelta krāsā. Everything was very gold un ļoti detalizēts. Jo, aurotāji, tikko noskrējām mēs ar Amandu pirmo ranu Seviļā. Es noskrēju gandrīz 4 km, Amanda noskrēja 7. Es nevarēju kīpot ap. Es neesmu skrējis 2 mēnešus. Tāds, nu, ķipa viegls, bet tāds smags rans bija kinda. Un, nu jā, bet bija labi, bija smuki. Mēs skrējām gar upīti. Tur ir, ķipa, es aizmirsu promenāde, tas vārds. Un tur bija diezgan nice, tur bija forši, tur bija chill, tur bija daudz skrējēji, ļoti daudz skrējēji. Bet zinu, ko es vienu lietu pateikšu, man neviens skrējējs nepasveicināja man, tā kā Latvijā. Spāņi ķipa ļoti draudzīgi, jā, bet viņi nesveicinās skrējējiem. Nu, varbūt tāpēc, ka tur ir nenormāli daudziņi, bet Latvijā, ja es paskrēju garam kādam skrējēnam, mēs vismaz šitā aizdaram vai šitā bračiņam. Šita tā nebija. She's jam a man of fortune. Why am I fired? I work hard. Es esmu atradis Hidden Gemus, atvedu Amandu šeieni. Jā. Kā tev patīk? Ļoti patīk. No rīta un aiz uz 10? Nu, 8. Labi. Nē. Kā jūs redzat, tagad ir atkal lietus. Pilnīgi pateicinām, mēs neejam ārā, mēs bijām aiziet uz muzeju. Mēs aizgājām uz viņu, un viņš izrādās pēkšņi ciet. Man liekas, visi tagad ir prepoti, lai taisās ciet, jo tagad būs baigie trakie, atkal dzeltenais mornings. Tāpēc sieviete, kur vienkārši guļ. Tagad kā riktīgi sāk gāzt. Bet paskatieties uz šo gaļas piedāvājumu. Latvijā šitā nevar. Paskatieties šo gaļas piedāvājumu. Ej, tu filēņas, stilbiņi, tītars, cūka, karbonāde, šķiņķis, marinādē teriyaki, crunchy chicken un te picanto mariano. Sveiki! Es aizmirstu jums visiem pateikt, pēc 60 dienām mēs braucam ceļojumā, mēs esam visu sabukojuši. Es neteikšu, kur, bet mēs braucam uz 2 dienām. Tas tepat Spānijā. Tas ir diezgan tālu, un es skriešu 10K reisā ar Amandu kopā. Jā, tas būs pretty exciting, būs medaļa. Medaļas tās ļoti funny, Amandaļa ļoti priecīga par medaļu. Jā, noteikti. Un jā, tad jau redzēs, kā būs, tas jau būs diezgan tālu vēl, tāpēc vlogs par to noteikti būs. Šobrīd mēs esam tikko ienākuši Spāņu, Amerikas, Indijas mājā, kur ir pa vēsturi, tā kā viņi visi tur ceļoja un skatījās un kolonizējas, jo šeit visi pa vēsturi ir. Un viņa mājas atviltnēs. Mēs esam kaut kādā lielā zālē. Šeit ir pilns ar folderiem. Runājot par Epstein files. Te noteikti daudz kas. Kaut tad tukši kartoni. Bet jā, visdrīzāk, ka tur ir tukši kartoni, jo Tur ir tukši kartoni. mēs pārbaudījām jau īstenībā. Mēs esam nelegāli, bet es negribēju teikt, bet Amanda pateica. Vakariņas ir galdā. Vakariņas ir uzservēts, Amanda. Es taisīju. 7. novembris ir tik augsti. Un tā kā riktīgi augsti. Ir 10 grādi, 9 grādi. Tā kā esmu ādas jakā. Man ir džempers. Tā tik augsti. Ārprāts. Vajadzēja vilkt zemes jaku. Es kā padomāju, nav vai man zemes jaka jābūt.
ārprāts, man salst. Viņš ir slims. Sveiki, mēs ejam pēc manas balvas. Es Pēc tavas balvas. aizvakar sasniedzu kaut ko neiespējumu, ko es domāju, es nesasniegšu. Es tikko ārā no Dragons arēnas Clash Royale. Un Amanda pēkšņi apsolīja man kūku par 8 eiro. Un, protams, es paņēmu šo dīlu, un tagad mēs ejam viņu savākt. Jok, mans mīļākais fashion brands. Fashion brands, mans arī. Tur ir daudz labumi. Es domāju, man tā siltā jāiet tagad, jo viņa ir silta. Rekādu, mēs nozagām zīmkarti viņiem. Ļoti super nice, ļoti nice brandings un viss maisiet kopā. Viņam jābūt siltam. Viņa izstāsta pēc siera kūča vienkārši, bet gan jau... Ir labi? Garšo kā saldēta maize. Tā kā pizza kaut kāda no Maksimas. Kā ir? Smaga. Ņem. Uz bulciņu jau apēd. Man liekas, viņa būs mīsāka. Tā mara, ko jūs zaptē. Bet apakšā kaut ko varēja, kaut kādu pudukrējumu. Tā pizza man bija 4, no maksimums 5 no 10, Amandai bija 8. Man garšo. Man kaut kā. Ir 8. Ejam uz Zultēnas sacīju. Lielā tempā. Mēs bišķīt aizglājāmies. Man acis nerāda pareizi vēl joprojām, bet man kakls sāp. Un braucam uz Kordobu, kas ir apmēram tur kaut kāds 100 km no Seviļas. Tur ir Crazy mošeja, un tā ir bijusi musulmaņu galvaspilsēta Spānijā, kad musulmaņi bija iekarojuši. Man liekas, es šo esmu stāstījis. Tad nu jā. Seviļa, Santa Justa. Esam klāt pie train station. Basically, aka Seviļas Origo. Neko jau. Origo nav, man liekas, tik liels. Lai gan atšķirībā, ko tu skaiti Origo. Bet nu tik daudz traintreka viņiem te točni nav. Pulksteņi ir, milzīgi displeji, kur skatīties filmas, kamēr tu gaidi. Esam vilcienā. Ceļā uz Kordobu. Señores viajeros, Renfe les da la bienvenida. Mēs esam šeit, un šeit infrastruktūra mēs pamanām, ka kaut kā pilnībā savādāk ir. Also, mēs skatāmies dažas vietas, un mēs nu tas tepat ir. Mēs uzspiežam un 18 minūtes, 5 minūtes Seviļā šitā nebija. Šitā nevar būt lielāka pilsēta par Seviļu. Viņa bija galvaspilsēta kādreiz. Also, pilsētas ir plašs šeit. Šeit tā kā normāla pilsēta uzbūvēta. Labi, šis kaut kāds laukums. Viņi ir advantā. Viņam ir sarkanas lampas. Lai pirms priekš tagad zaļš, kas var iet. Tie ir, I guess, tie cilvēki, kurš skatās telefonos visu laiku un ķipa nevar pacelt galvu augšā. Mošs? Es tiešām nezinu, kādai invalīdu grupai šitas varētu būt piešķirts. Ja jūs zināt, ierakstiet komentārā, let me know. Nu, bet es gribēju šitam klāt šokolādu vēl. Nē, kā? It doesn't work like that. Tev ir jādipo tā ir I want to eat this. Aber šis ir fire veg, pastāvies.
tur cilvēki dzīvo, tas man liekas. Tas ir interesanti. Viņu arī, tur, kur Varšavas laikos, visos laukumos. Rīgā jau arī ir kaut kādas vietas. Tas man vienmēr ir licies insane. Tā kā tādās vietās, kur kaut kas vēstures ir, šitādos laukumos, kur visi turisti nāk un tā apakšā ir kafejnīca un tu dzīvo tur augšā. Tāda, es nezinu, tā ir privilēģija. Iečkojiet. Crazy. Staigājošā vēsturē es atrodos. Šī vieta deito apakaļ uz 500. gadu. Tas nāk, šitā vieta ir 1500 gadi, kas ir insane. Piemēram, Vatikāna baznīca 1600. ir uzbūvēta, šitā 500. sākta. Un viņa ir 5 reizes tā kā lielāka palikusi, tad updateoja visu laiku šo building. Sākumā viņa bija kristietība šeit 300 gadus, tad atnāca musulmaņi, iekaroja šo pussalu, paņēma viņu uz 500 gadiem, un tad pa to laiku visu laiku kaut ko pielika klāt un to visu šo mošeju palielināja. Un tad atkal atnāca kristieši, un viņu visu uztaisīja atkal kristietīgi, un bet viņi nenojauca visu šito iepriekšējo skaistumu, un tagad šitā ir. Kāpēc viņi beidza šitā būvē? Kāpēc viņi beidza celt šādas vietas? Kur es atrodos. Tās visas gleznas. Visas līdz detaļām. Zini, kas man vēl liekas kreitīgi? Tas, ka, piemēram, šeit cilvēki visi iet, jā. Un šeit ir tā kā pilns, šeit visdrīzāk kāds ir apvedīgs. Un tādas vietas ir ļoti daudzas. Es vienkārši staigāju pa viņiem. Un es arī tā kā iedod to perspektīvu, tā kā cik vecs šeit viss ir. Katedrāle bija ļoti laba. Mošeja. Eks-katedrāle. Tagad mēs ejam uz to Alkazāru dārziem. Tāpat te kaut kas cits. Jā. Tāpēc man nav saulesbrilles un es ļoti nožēloju, ka es nepaspēju paņemt. Jo tāda saule ir tik karsta pēkšņi, no rīta bija tik augsts. Tagad es nespēju. Jā, labākos kadrus jūs redzēsiet tagad. Ko neredz, es pa neredz. Kisikat. Mjau. So šeit eju, jā. Tad ir šis milzīgais mūris. Wow!
Un tad, kas ir iekšā? Un iekšā vienkārši mašīnas pilns. What? Mēs atradām ļoti autentisku vietiņu, ļoti autentisku. Mēs pasūtījām kaut kādu ēdamu. Amanda atkal kaut ko nobēra un domā, ka viņi pasūtīja pareizi. Tu vispār... So man ieteica šito, ka tradicionāli bišu coworkers, šis ir flamenkins, un Amanda paņem kaut zupu. Ar tie rīsi ar Carol Trails. Man īstās labāk. Tātad mēs tikko ieturējām maltīti, un tas flamenkins bija diezgan garšīgs. Tas flamenkins, tu pastāsti savam audience, kas tas bija. Es jau parādīju. Tur iekšā bija hamons, apkārt ir tā kā deep fried un... Sieriņš iekšā. Nē, tur nebija sieriņš iekšā, nebija. Bet tur bija izties, kas bija ļoti piki, bet tas nav bija piki, tas bija, ko man ieteica, un tā ir viņu gastronomija. Un man ļoti... Gastronomija? Jā, pasaka. Es ēdu rīsus ar... Šoks. Es ēdu rīsus ar to... Kā teļa astas gaļu. Un man ļoti garšoja. Viņi garšoja vienkārši pēc gulaša kaut kāda, bet man ļoti garšoja tāda gaļa. Cik smuki. Es pat iedevu tipu tam čau. Bija ļoti lēti, man likās, būs ļoti dārgi. Jo mēs paņemām vīnu tā kā uz dulu, tā kā mums neko baigi nepiedāvāja. Mēs balto vīnu. Jā. Un man likās, būs 12 eiro pa vienu glāzi, bet bija tikai 3. 3,20 pa vienu. Viņš tāds interesants bija. Labi. Ok, več, bet šitā vairāk nav nekāda Sevija. Paskaties, kāds tā kā uz augšu visi iet. Redzēt uz leju. Nav vairāk nekāds, nav vairāk flat. Šeit tāds riktīgi uzreiz kalnēns. Mēs esam ļoti foršā veikalā. Šeit ir Padomu Savienības veikali. Redz visādi. Deutschland un jā. Ļoti cool. Jā, man nevajag matematikas. Reku Amanda matematikas, tā kā viņa nenolika eksāmenu. Rekur Markus, pa cik nenolika eksāmenu, viņš liks tūlīt. Literatūra. Viņš liks tūlīt, rekur, me gusta mucho. Sauro! Señorita, Šodien ir svētdiena. Drīz kaut ko pateikt kamerai? Atkārtosim kļūdas. Tikko noskatījās Amanda vlogu, tāpēc viņa ir ļoti iedvesmojusies, kā jūs redzat. Šodien mēs neko nedaram, mēs atkal montēju visu dienu, kaut kā vajag to grafiku samainīt, kaut kā vajag izmainīt to visu. Tagad ejam uz veikalu. Izņemot svētdienās, viņa lielākā daļa veikala ir cieta. Amanda atkal kaut kur skrien prom. Viņai ļoti iedvesmojās no iepriekšējā vloga, tā izskatās.